Sveicināti! Tātad šodien mēs izskatīsim ļoti vienkāršu tēmu. Tas būs viena no pamatlietām, kuru jāzina visiem, kuri strādā ar tīkliem, infrastruktūru un pārējām lietām. CIDR. Kas tas ir CIDR? CIDR ir saīsinājums no Class Inter-Domain Routing. Izklausot ļoti baisi, bet nekā īpaša tur nav. Tātad, kas ir CIDR notācija, jeb definīcija? Tātad ir metode, kas norādīt IP tīklu un apakštīklu robežas izmantojot IP adresi ar prefiksu, kas nosaka tīkla izmeru. Atkal, skan ļoti gari, īsumā tas ir veids, ka mēs nosakam, cik liels vai cik mazs būs mūsu saptīkls, tas ir viss, vai tīkls. Lai to izdarītu, mums ir vajadzīga IP adrese, prefiks un slash pa vidu, ar kuru mēs to atdalām vienu no otra. Piemērs mums tagad būs, piemēram, šeit mums ir IP adrese, un slash un rekur mums ir sanāk tā daļa, kura nosaka mums, cik daudz bitu no šīs adreses tiks veltīta tam, lai mēs varētu ierakstīt mūsu tīkla izmeru, jeb hosta IP adresi. Ja mēs to paturpinām, paskatāmies citu piemēru, rekur mums ir tīkls, tipiskais 192.168.1.0/24, kas pasaka mums sekojuši, ka šī ir tīkla adrese un šīs ir pirmie 24 biti, kuri norāda tīklu. Tad sanāk, ka mums ir atlikuši 8 biti no 32, ja jūs atceraties, kā mēs to visu reikinām, kuri būs paredzēti mūsu tīklam. Jautājums, kāpēc mums vispār jāsadala tīklus? Tas ir vajadzīgs, lai jūs viennozīmīgi varētu strādāt ar dažādiem tīklu veidiem iekš vienā liela tīkla, kurš jums ir. Tie varētu būt development vides, testa vides, preprodukcijas vides, produkcijas vides. Atkarība no tā, kādus resursus jūs tur gribat izvietot, un tīpaši, ja jūs negribat viņu savā starpā miksēt, sadalīt viennozīmīgi, tad šīs jums ir vajadzīgs. Kā mēs to CIDR vispār reikinam? Šeit mums jāatceras, kā mēs vispār IP adreses reikinam un skaitļam viņas. Tātad mums ir tipiskais CIDR. Sāksim mēs ar viņa pirmo daļu, kura nodarbojas mums ar IP, un konvertēsim katru no šiem skaitļiem binārai formātā. Atceramies, ka vienā baitā ir 8 biti. Tāpēc mēs paņemsim pēdējo skaitli un paskatīsimies, kā viņš izskatās binārajā pozīcijā. Rekur mums ir bitu pozīcija. 0, pa lielā mums ir 0, skatīties te nav ko, tad turpināsim pie nākamā. Mums ir 80. 80 mēs reikinam arī līdzīgi. Rekur bināra tabula, nevis pozīcija, kā es biju pateicis. Katrs no šiem skaitļiem mums satur savu pozīciju. Mēs saliekam kopā šos skaitļus un dabūjam šī skaitļa bināro attēlojumu. Jūs varat to izdarīt vai nu skaitot šo visu, vai nu paņemot kaut kādu kalkulātoru, kurš jums visiem ir pieejams uz jūsu datoriem, un tad sarēķināt to visu. Kas ir vispār tas bitu pozīcijas vai bināras pozīcijas, kā daži saka, un kam tas ir domāts? Jebkuru skaitli mēs varam attēlot binārā veidā, skatoties uz to, kā viņš izskatās pēc mūsu divnieka pakapes. Atceramies no skolas un universitātes, ka droši vien no skolas, ka 2 nultajā pakapē ir 1, 2 pirmajā pakapē ir 2, 2 otrajā ir 4, un tāda veida mēs varam pierakstīt jebkuru skaitli, kurš mums te ir pieejams, un pēc tam, saliekot viņus, mēs varam dabūt to skaitli, ar kuru mēs varam tagad darboties iekš viena baita. Jūs te varat vienkārši paskaitīt, cik maksimāli liels skaitlis var būt ierakstīts viena baitā. Pareikiniet, un pēc tam varat kaut ko pateikt ierakstīt. Tad paņemam pēc tās pašas schēmas ciparu 31, skaitli 31, nevis ciparu. Dabūjam viņa attiecīgu attēlojumu, rekur. To pašu mēs varam izdarīt arī ar skaitli 172. Rekur mūsu tabulā, rekur mūsu skaitlis un viss. Kur mēs to visu izmantojam? Mēs izmantojam to gan CIDR notāciju, šo bināru attēlojumu, gan kaut kādos reikinos, kuram mēs veicam parasti zemo programmēšanas līmeni, kaut kādu tur darbībā ar bitiem, baitiem un vispār. Mūsu gadījumā mēs atgriezīsimies pie darbības ar IP adresēm, un tad sanāk, ka mums ir
šajā tieši piemēra pirmie 20 biti tiek rezervēti mūsu tīklam, un pārējie 12 mums tiek izmantota, lai mēs varētu viņus mainīt un piešķirt šīs adreses mūsu ierīcēm, hostiem, kuri tos izmantos. Tad pa lielam tad mums ir šī IP adrese, viņa sastāv no 32 bitiem. Mums ir 20 bitu norādīts, ka mēs izmantosim priekš mūsu tīklā. Sanāk, mums palika 12 biti, kuri ir rezervēts apakštīklam. Un tad mēs šo pašu varam paskaitīt kā 2 MT pakape, ja. Tad sanāk, ka mēs dabūjam 12 pakape un dabūjam 4096 pieejamas IP adreses. Ja mums te būtu maksimāls 32, tad 2 pirmajā pakāpē, ja mums tikai viens bits būtu pieejams, mēs dabūjam ko? Mēs dabūjam, ka vienu IP adresi mēs tur varam izvietot. Ja jūs negribat tērēt savu laiku un reiķināt, cik tad liela jums aptīkli būs un kā ar viņiem strādāt, jūs varat iekopēt šo side range, izmantot kaut kādu ARV servisu, piemēram šo, un dabūt to maksimālu skaitli ar IP adresam, kura jums te varētu būt. Tas pats, mēs ielikam viņu šeit, dabūjam 4096. Diezgan vienkārši. Ja mēs gribam saprast, cik liels IP range mums ir, piemēram, kāda no mākoņu provideriem, un, piemēram, tam šeit ir kā AWS VPC, mēs varam apskatīties, cik liela ir tā maska, un tad no šīs maskas mēs varam pateikt, cik daudz IP adreses tieši šim konkrētajam tīklam mums ir pieejami. Parasti viņi raksta uzreiz, cik daudz IP jums ir pieejams tajā vietnē, bet iedomāsimies, ka jums ir kaut kāds mākoņu pakalpojums, kuru tas nav parādīts. Mums pašiem visu jārēķina. Nezinu, kas tas varētu būt, bet anyway. Skatāmies, mēs ielikam to pašu IP adresi ar viņa range iekš mūsu kalkulatorā un dabūjam, ka tieši šīm tīklam mēs dabūjam 65536 IP adreses. Tad jūs sapratat, jo mazāks būs šīs sāptīkls, jeb šīs bits, jo vairāk jūs varēsiet likt IP adreses jūsu tīklā. Jo viņš būs mazāks, piemēram, ja šeit būtu 32, jo mazāk IP adreses jūs varēsiet izmantot.